Labvakar! Tātad atkal esam kopā sanākuši un turpināsim runāt par mārketingu kompānijai ERSAG, kā mēs varētu un varam parādīt un piesaistīt cilvēkus un izstāstīt vienkāršāk. Tātad vispirms divos vārdos tomēr mēs iesim uzreiz uz uzņēmumu kā tādu un kādas ir uzņēmumam priekšrocības, jo tas arī faktiski ir pamats. Tātad mūsu kompānija ERSAG uzņēmumam ir 20 gadi, Latvijā mēs esam 5 gadi, kā zinām, šogad mums ir 5 gadu jubileja. Mēs esam vienīgais uzņēmums Turcijā, kas paši audzē izejvielas, ražo augu ekstraktus, ēteriskās eļļas un ražošanai mūsu produktiem. Tad pašiem viss ir uz vietas. Tātad vēl 21 oficiālā pārstāvniecība visā pasaulē, 6 galvenās tipa izejvielas, plasmas un kartona rūpnīcas arī, tātad 6 fabrikas, kā jau runājām iepriekš, mēs esam runājuši, ka zinām, ka šobrīd jau būs ceļās jau 7. fabrika. Tātad vairāk nekā 400 preču vienības mums ir kopumā jau katru reizi, un šogad būs daudzāk produktu jauni izveidoti tieši par godu 5 gadu un kompānijai 20 gadu jubileju. Ir ļoti interesanti un jauni produkti būs. Uzņēmumam priekšrocības vēl mums ir 43 certifikāti, kā ISO, GMP, halal, un katrai valstī savi certifikāti. Tad ir sava laboratorija augu ekstraktu un to eļu analīzei, kuru katru mēs pārbaudām, kā zinām, ļoti smalki. Tad ir sava alternatīvās medicīnas centrs, kurš ir izveidots un atvērts jau 23. gadā sāka un joprojām attīstās. Tad ir reģistrēts preču zīmes, kuras ir ERSAG Rihta, tātad ir ziepirrieksts un Rihta glabal, tas ir mūsu zaļais mūsu masāžas krēms. Tās ir mums zīmes. Uzņēmumam priekšrocības vēl ir tas, ka mēs reģistrējamies uzņēmumā bez maksas, nav obligāto pirkumu, unikāla dāvanu sistēma, naudas atmaksa ar katru pasūtījumu no 10 līdz 100% atmaksā, stāstīšu, kā tas notiek. Bizness tiek mantots, un tas arī ir viens no tādiem globākiem jautājumiem, kad tieši mantojumā arī paliek mūsu bizness un mūsu kompānijas priekšrocība. Uzņēmumam ir klasiskais mārketings, vērtēšanas sistēma ir atbalstīta uz punktiem. 1 punkts mums ir 14,50 eiro. Reģistrācija uzņēmumā ir, kā jau teicu, bez maksas. Pēc reģistrācijas sistēma partnerim piešķir ID numuru un savu paroli. Mēs esam internetu veikala īpašnieki, bez obligātiem pirkumiem varat veikt pasūtījumus. Par to arī mēs atsevišķi drusku parunāsim, kā tas ir. Tad ir pieejama ieeja no 29 eiro, tātad no 2 punktiem, bet piegāde būs 14 eiro. No 87 eiro piegāde ir par brīvu. Tas ir vienu reizi jāapstiprina savs internetu veikals. Par aktīvo partneru statusu no 2 balēm iespējami uzaicināt arī reģistrēt cilvēkus visās atvērtajās valstīs, tātad starptautiskas bizness, kur vien mēs atrodamies, tad 21 valstī mēs esam, tur mēs no tām valstīm mēs varam uzaicināt cilvēkus, iesaistīt cilvēkus, gan kā produkcija, gan kā biznesā,
Kaut mēs paši atrodamies Latvijā, bet jebkurā pasaules malā mēs varam uzaicināt cilvēkus, un par to mēs arī saņemsim bonus, par to arī sīkāk parunāsim. Par partneru status 10% no 10 punktiem saņemam bonusu no preču uzaicināšanu un pasūtīšanu par ballēm. Atlaide no 20% jau ir pie pirmā pasūtījuma. Tātad karjeras izaugsmes status ir 5 līmeņi. Statusam nepārtraukti augot un tiek fiksēts mūžīgi bez apstiprinājuma. Jā, tātad kā mēs vienreiz kā mēs viņu sasniedzam, jā, tā mēs arī ir mūžīgi, viņš paliek mums uz mūžu, kā jau es saku vienmēr. Tātad vēl statusa slēgšanai tiek ņemti vērā punkti, jā, tad jūsu un jūsu partneru punkti. Visi skaitās kopā uz 2 mēnešiem. Tad 2 mēnešu ir, kā es teiktu, intervals, jā. Nekad nav tā, kad kaut kas paliek pa nulēm, kā saka, jā, jo daudzos biznesos, daudzās kompānijās ir tāds, ka katru mēnesi ir viss no jauna. Mums vienmēr paliek iepriekšējais mēnesis punkti, kuru mēs atkal varam papildināt un sasniegt savus līmeņus ātrāk. Tātad iepriekšējā mēneša rezultāti tiek summēti ar pašreizējā mēneša rādītājiem. Ja? Tātad, kā tagad ir, marts mums beigsies, marts paliks, februāris mums ies nost un klāt nāks martam aprīlis. Ja? Tātad šie punkti, kas ir tekošajā martā, ko mēs šobrīd sasniedzam ar saviem partneriem, mums viņš paliks. Ja? Un nākošajā mēnesī, aprīlī, mēs atkal dodamies tālāk un šie punkti summējas klāt. Tas skaitās šie te 2 mēneši. Jā, un tāpēc citreiz ir tā, ka mēneša beigās mums tomēr vajag paskatīties, cik ir punkti, cik ir balles, jā, tātad cik mēs esam sasnieguši vai top nākošais līmenis, jo zinām, ka iepriekšējais mēnesīs mums ies nost, tad nebūs vairs tik daudz ballītes, ka nākošā mēnesī mums atkal ir daudz vairāk jāpiesaista cilvēku, jāpiesaista vai pirkumiem, vai kā mums ir jāizdara, lai mēs atkal sasniegtu nākošo līmeni. Citreiz pat ir pēdējā dienā, mēs varam kaut vai nopirkt, aiziet līdz tam nākošam mēnesītim, pieliekot dažas ballītes klāt šo mēnesi, jo zinām, kā mums sasniegs, mums vairāk nebūs problēmu, kā mums ir šis te sasniegts jebkurš līmenis, ja, tad viņš nekad atpakaļ neiet, nekad. Ja, un viņš nav arī jāapstiprina automātiski, kā citās daudzās kompānijās, kur ir kaut kas jāapstiprina, speciāli jāpērk, lai tu to līmeni apstiprinātu. Mums jau nav. Mums pat jau ir nākošais līmenis pāriet, ja ir dažas pusballītes, ja pāri nākošiem punktiem, tad arī automātiski, viss automātiski kabinetā, automātiski savā internetu veikalā mēs redzam visu to uzreiz. Tātad šeit ir šis te mūsu dārgais plāns, jā, kur mēs redzam, tad, kad mēs iestājamies ar 2 ballītēm, varam iestāties, jā, bet tā būs jau piegāde, būs klāt. Tātad mēs iestājamies un apstiprinām šo te internetu veikalu. Tad mēs varam jau šobrīd, šajā momentā, mēs varam aicināt cilvēkus, piereģistrējot apakšā, jo mums kompensējas kopā, visas balles mums skaitās kopā. Katrs nākošais klients, ko mēs pareģistrējam zem sevis, viņu nopirktās ballītes, visi iet par ballēm. Ja, tad balles mums plusojās mums klāt, un mēs ātrāk sasniedzam. Un tā mēs varam sasniegt savu nākošās karjeras līmeni, jo ātrāk būs uz augšu, un ātrāk mēs
to apstiprināsim šos te visus savus pakāpes, ja, kā redzam. Ir 10%, ja, tad jābūt ir 11 punktiem, vai kā es teiktu, 10 komā, ja, tad jau būs 10% jau skaitīsies, ja. Un tad no 10% mēs saņemam bonusus no nākošiem pirkumiem, kas ir apakšā zem mums cilvēki, kas iegādājas, kas veido savus internetu veikalus, un par to mēs saņemam bonusus, ja, tātad sasniedzot ar nākošajā stadijā. Un tā mēs ejam lēnām uz priekšu par to, ka mums nevajag pirkumus, un mēs varam neieguldīt pat savu naudu. Pirmajā, protams, mums ir jāiegulda, jā, jo mums ir jāapstiprina, bet tālāk mēs varam neieguldīt, jo mēs varam ar jauniem klientiem, ar cilvēkiem apstiprināt gan savu statusu, gan sasniegt nākošos līmeņus. Tāpēc arī saka, kad, un tā arī ir, ja mēs ar klientiem strādājam, caur klientiem, caur biznesa partneriem, ja, tad ar cilvēku apstiprināšanu, ar reģistrēšanu, ja, mēs gan sevi apstiprinam, jo, kā zinām, katrai kvalifikācijai, kā redzat, te apakšā man ir, ja, ka 10 punktiem ir 1 punktiņš vajadzīgs, lai apstiprinātu, lai dabūtu bonusu, kurš ir katru mēnesi, mēs saņemam no 20. līdz 25. datumam, un kā naudu. Ja, tātad mums tas ir ļoti svarīgi, un tā mēs arī visas pakāpītas varam mēs ar cilvēkiem apstiprināt. Ja mēs negribam sevi iegādāties, ja mēs negribam apstiprināt, ieguldīt savu naudiņu, ja, tad mēs varam arī šādi biznesu veidot un bonusus saņemt, ja, uz kartes katru mēnesi, un no kartes bonusiem mēs varam apmaksāt, ja mēs iegādājamies, tad mēs varam apmaksāt savu pirkumu, ja neiegādājamies, tad mums uz kartes paliek naudiņu, ko mēs atkal savā budžetā, mēs savā ģimenē varam izmantot. Un tā sasniedzot pamazām pārējos statusus. Pats galvenais, es teiktu tā, kad ir šie te 3 pamata principi, kas ir, lai mēs šo te statusus sasniegtu un lai mēs savu biznesu atvērtu. Jo pamatā, protams, ir, kā jau es saku, ir tomēr, es teiktu tā, kad ir vajadzīgs tomēr iegādāties to produktu, jo mēs jau paši sev gribam. Otrām kārtām ir jāsaprot produkts, un lai cilvēks zinātu kāds un ko, un mums ir jāizzina šis te jaunais produkts. Tāpēc arī ir šī te gan mūsu dāvanu sistēma, par ko mēs parunāsim, lai iegādātos produktu, gan klienti iegādātos reālāk vairāk produktus, lai iepazītu produktu, ja? Bet pamatā ir šādi te, kā jau mēs runājām, kad galvenie punkti ir tas, kad ir 2 varianti, kā mēs varam atvērt savu internetu veikalu, tātad iegādājoties par 2 punktiem, jā, tas ir tikai 29 eiro, un tad būs piegāde, ja. Katram ir sava izvēle, un katrs mēs izvēlamies. Protams, mēs izstāstam, kad ir iespēja, kad var uzreiz par 6 punktiem, 87 eiro tie būs, vai drusku vairāk skatoties cik un kā, bet, un tad ir līdz tiem 10 punktiem mēs varam uzreiz iestāties, ja uzreiz būs klāt, tātad jau automātiski šī te 10% atlaide, tātad būs jau cilvēkam 30% atlaide. Gan sava preces atlaide, gan arī bonusu. Tātad saņemšana ir no bonusiem, no šīm te ballēm, nevis no summas. Jo man daudz cilvēku jautā, nav pareizi izrēķināts, jo daudzi ir grāmatveži un daudzi mums ir cilvēki, kas daudz iedziļinās, ja? Mums ir aprēķināšana no ballēm, nevis no summām.
ko mēs nopērkam un ko klients nopērk. Ja, bet ir no ballēm. Tad viena ballīte mums maksāja 14,5. Tad cik balles nopērk, tik mēs varam izrēķināt, cik naudiņas mēs procentuāli varam saņemt. Ja, tad, ja mums ir 10%, un ja cilvēks nopērk par 2 ballēm, tad būs 2 balles reiz 14,5 un reiz 10%. Un gala rezultāts ir šīs te bonusu nauda, ko mēs dabūnam uz kartes. Un tā pa katru cilvēku, kas mums ir atsevišķi apakšā. Otrs tālāk mums ir tas, kad ir ieņēmumi, tātad ņemam no šīm te kvalifikācijām, kuru mēs sasniedzam. Ja, tātad 10, 15, 21, 27 un 33 ir saucamā, var saukt mēs par sponsoru balvu, mēs varam saukt par bonusiem, kā mēs paši vēlamies, ja, tātad mēs saņemam tātad naudiņu par to, ko mēs esam pastrādājuši par darbu, par savu darbu, ka mēs esam iepazinušies, ka mēs esam parādam cilvēkam, ka mēs pastāstam cilvēkam, ja, un viņš iegādājas un izveido savu personīgo internetu veikalu. Vēl ir tas, ka ļoti interesanti ir tas, ka ko nozīmē internetu veikals pašam sev, jo mums ir tas, ka mēs esam pilnīgi atsevišķi, katrs ar savu grupu, ar saviem cilvēkiem, kam mēs izstāstam, kas zem mums pareģistrējamies, mēs neesam saistīti ne ar augšējo, ne ar apakšējo cilvēku mārketingā. Ja, tad mēs katrs saņemam savu procentālo atsevišķi, pilnīgi, jo tai pašā laikā mēs nevaram, kā lai saka, mēs saņemam tikai no pirmās līnijas, tāpēc mums ir parasts mārketings, ko mēs rakstam, reģistrējam cilvēkus tikai zem sevis. Un tā veidojās struktūra apakšā, jo mēs rakstam tikai zem sevis. Nākošais cilvēks atkal raksta tikai zem sevis un esam pats par sevi. Ja, tad cik tālu mēs tur tiekam, cik mēs strādājam, cik mums ir, bet tai pašā laikā mēs pilnīgi visi saņemam bonusus. Pilnīgi visi. Noteikts pamata princips, kam ir noteikti procenti, kam ir saņem katram pilnīgi. Ja mēs esam tādā procesā, kā pieņemsim, mēs esam 10%, ja, tad mēs saņemsim no apakšējiem cilvēkiem no pirmās līnijas kopējā skaita. Kā lai es saku, ja, tātad mēs kopā saskaitam katru cilvēku ballītes un mēs to kopējo saņemam, pieņemsim 10%. Ja mēs esam 15%, ja, tad mēs saņemam no pirmās līnijas 15%. Ja mums ir 21%, tad mēs no pirmās līnijas saņemam 21%. Ja ir apakšā zem tā mums ir nākošais cilvēks parakstījies un viņam ir savādāki procenti, mēs ņemam starpības. Tātad, ja ir šo te starpības, ja mums ir 15% pašiem un apakšā ir cilvēks nopircis pa 10 ballītēm, tad mēs saņemam 5%. Ja, tad saprotam to te starpību, un tā mēs aizējam līdz 33%. Tad, kad mēs esam 33%, mēs esam kā līderis skaitamies. Ja, un vairāk mums nav procentuāli. Vairāk mums nav. Mums ir tikai 33%, gan starpības mēs savā starpā skaitam, ja, gan tiešajā pirmajā līnijā no jaunajiem cilvēkiem ir 33%, ja mēs esam līderi. Ja, tad, ja mēs esam augstākie, tad mēs saņemam. Un pamata nauda, es teiktu, ir tikai pirmā līnija, tad jaunus cilvēkus un jaunus cilvēkus.
gan mēs varam apstiprināt sevi, kā jau es teicu, gan arī saņemam lielāku naudu. Jo apakšā ir tikai starpības, mazāki procentāli. Bet procentuāli ir pierādīts un salīdzināts, ka mums ir tomēr diezgan lieli tie procenti, ja, kā arī starpībās. Un tad, kad mēs esam viena līmeņa, tad mums ir jāsaprot, ka mēs nesaņemam neko. No tā cilvēka, kam ir vienāda līmeņa, ja ir 10% un 10%, tad mēs nesaņemam neko. Jo drusku ir jāpastrādā, lai mēs būtu drusku augstāki. Ja, tāpat kā arī ir no blakus apjomiem. Tas būs drusku vēlāk, ko es stāstīšu. Tātad, ja mēs esam, kā es teicu, 10%, ja, tad mēs varam saņemt šos 10%. Runājot par, tātad mums ir arī vēl priekšrocība tā, ka mums ir šīs te papildu, es teiktu, papildus nauda, ko mums ir izveidota šī te dāvanu sistēma, ja, tātad produkts, ko mēs iegādājamies katrā pasūtījumā, sev produkciju par brīvu, lietotu, garantētu, pilnu, ja, nevis ar beigušiem termiņiem, ja, vai kaut ko, un mums ir lielas, es teiktu, ļoti liela izvēle. Galvenais, man pašai arī patīk tas, ka mēs varam izvēlēties no piedāvātajiem produktiem, no 5, 7 vai 9, kā mēs zinām, 2 reizes mēnesī mums mainās, mēs varam paši izvēlēties, kādu mēs gribam un ko mēs gribam papildus, gan priekš sevis, gan arī rādot, jo, kā jau mēs zinām, mūsu produkcija ir jāstāsta, jārāda un jāpaskaidro, ja? Lai iegādātos, lai viņu saprast šo te produktu. Bet arī ar šiem te dāvanām, ja, ir arī pie reizes skaitās arī kā atlaide, ja, jo sasniedzot kādu līmeni, pirmajā tātad mums ir, vispirms reģistrējoties, mums ir, protams, šī te 20% atlaide pamatā, ja, ar pirmo pirkumu jau un uz mūžu, kā es saku, un tā arī ir, ja. Tālāk, kad mēs sasniedzam kādu karjeras atlaidi, tad nāk mums vēl klāt bonus par to, ka mēs maksāsim mazāk ar lielāku atlaidi. Ja, tātad pamatā mums ir 20%, bet sasniedzot savu karjeru, piemēram, kaut vai tos pašus 10%, tātad mēs jau maksāsim par produktu, ko mēs iegādāsimies bez dāvanām, maksāsim jau 30% lētāk. Ja, tad mums pašiem savu. Un arī to vajadzētu paskaidrot cilvēkiem, kam interesē atlaides, kam interesē arī šīs te bonusu saņemšanas, ja, kam interesē liekāka naudiņa sev, ja, tad arī sev ir ekonomija, jo mums šobrīd cilvēki ļoti interesē, kā var iekonomēt, kā var lētāk produktu nopirkt, ja, kā internetu veikalā, jo ļoti daudzi ir, lielāko daļu ir tie, kas visi iepērkās internetā, viņiem nav laika tur cilvēkam stāvēt rindā, ja. Ir, protams, kas to dara, bet ļoti daudz, kā mēs zinām, iepērkamies internetu veikalā, un mums ir internetu veikals ar piegādi uz māju, jā, atnes pie durtiņām. Tas arī ļoti atspaido arī ekonomiju, gan laiku, gan naudu. Un arī par šīm te atlaidēm ar tāpat runājot. Tātad, jā, un tas arī ir plus pie karjeras, jo mēs ekonomējam savu naudu, mazāk mēs maksāsim, un tai pašā laikā tātad mēs saņemsim lielākus bonusus.
Tad, kad mēs sasniedzam nākošo līmeņus 15, 21 un 27%, tātad mēs esam tātad sasnieguši jau nākošās karjeras, saņemam, kā jau es teicu, starpības starp cilvēkiem, ja mēs esam tik tālu tikuši. Bet es gribu apstāties drusku pie tiem 27%, tad, kad mēs esam jau mums cilvēki ir apakšā un kad mēs paši paliekam par līderiem vai kāds apakšā paliek par līderi. Tātad tur tajā momentā mums ir jābūt 50 punktiem blakus apjomam. Tāpēc arī ir izveidot šī te sistēma, kad jāstrādā ar cilvēkiem. Nevis ar pirkumiem, bet ar cilvēkiem, ja, kuri vairāk iegādāsies, kuri vairāk reģistrēsies, lai mums būtu šī te blakus apjoms. Tātad jābūt ir blakus klientiem, ja, lai mēs nenoslīdētu lejā. Jo tajā momentā, kad ir 2 līderi vienā laikā, un ja nav augšējam līderim nav šie te blakus apjoma, viņu nomet lejā uz 27%. Ja, tas ir ļoti, ļoti jāskatās, jo pēc tam ir ļoti grūti sakāpt, jo nākošā mēnesī skaitam, kad mēs esam noņēmuši iepriekšējo mēnešu, tur ar ballītēm ļoti grūti atkal sasniegt šo te, jo ir starpība no 120 punktiem ir jādabūs 200, ja, tad lai būtu līderis. Bet jābūt ir ar blakus apjomu arī mēs ātrāk tiekam par līderi. Gan ir blakus apjoms, gan arī ir līderis, un tā jebkuram. Ja, tad jo arī pēc tam, tad, kad ir apakšā līderi zem mums, tad no šiem līderiem mums ir jābūt pašiem 60 punktiem, tad 20 punktiem par 3 mēnešiem ir jābūt šim te blakus apjomam visu laiku no blakus apjoma, ne no tā līdera, kas ir ar savu grupu, kas ir kā līderis, jo mēs no viņiem jau saņemam citus procentus, ja? Bet no tā blakus apjoma mums ir jābūt, lai mēs saņemtu bonusu. Ja, tad, kad mēs jau aizejam tik tālu kā līderi, tad ir mums drusku savādāki noteikumi, ja, bet tos noteikumus mēs atkal teiktu ar cilvēkiem. Tāpat kāpēc ir vajadzīgs šis te blakus apjoms, jo mēs gan sevi varam ar jauniem cilvēkiem, kā jūs teicu, apstiprināt un neieguldīt naudu savu, ja? Jo ja mums nebūs cilvēku, un ja mēs gribam no lielas savas skatoties, cik mums ir cilvēki apakšā no visiem, lai mēs saņemtu savus bonusus, ja mums nav apstiprināti šie te 60 punkti, mēs bonusus nesaņemam, ja, tad mēs zaudējam naudu, tad ir jāpērk pašiem, un tad ir jāiegulda pašiem nauda. Bet ja ir cilvēki, kas mums pērk, bez pamat līderiem apakšā, kas mums ir, ja, tad mēs varam vienkārši ar jaunajiem cilvēkiem, mēs sevi nostiprinam, un mums nav ne bēdu. Un mēs saņemsim gan bonusus, gan akcijas, gan visu pārējo. Par statusu piešķiršanu, ja, tad kā jau es teicu, ir katram savs status, kurš tātad 10, 15, 21, 27, 33, mēs viņu vienreiz saņemam un uz mūžu, ja, un nekad viņš projām neiet. Tālāk mēs gribu parunāt tieši par šīm te balvas saņemšanām, tātad bonusu saņemšanu. Tātad mēs noteiktā daudzumā, cik mums ir pēc mārketinga plāna izstrādāts, tik punktus mums ir katram statusam jāsaņem. Ja mēs, kā jau es teicu, ja mēs tātad 10% mēs ieejam, sāksim ar to mazāko, ja, vai jebkurā līmenī, mums ir noteikti jābūt
un ir jābūt vienai personai uz 2 punktiem vismaz nopirktam. Tā ir it kā tāda, es teiktu, arī mājaslapā, starp citu, tā es izlasīju, es tā vismaz sapratu, kad tomēr šim te vienam cilvēkam ir jābūt katrai apstiprināšanai. Bet tas ir tā forši, jo, kā jau es teicu iepriekš, kad mēs esam, lai mums nav pašiem sava nauda jāiegulda. Un tādā veidā mēs arī varam vairāk cilvēkiem parādīt, izstāstīt, piesaistīt, ja, tātad arī šādā veidā, un tad mēs šos te punktiņus mēs savācam. Tātad par pirkumiem jau mēs izrunājām. Ja, un tagad man gribētos drusku parunāt par to, kā tas īstenībā notiek pie cilvēkiem tā pirmā līnija. Es jau teicu šodien, kad es tā zīmēšos šeit, un es mēģināšu to darīt, tāpēc, kad tāfeli citur un video ir citur. Jā, tātad, lai mēs saprastu drusciņ, kā tas ir, kad mēs esam, pieņemsim paši, tātad mēs esam reģistrējušies, tie mēs esam paši, un mums ir tātad jāveido sava pirmā līnija vismaz 5 cilvēki, ja, vismaz 5 cilvēki, jo kā jau mēs zinām, ka mums ir 5 cilvēku pirmā līnijas pamats. Ja, lai sasniegtu augstākus līmeņus, tālāk aiz līdera, mums jābūt ir 5 līderiem, 10 līderiem, 15 līderiem un tā pa 5 uz priekšu. Tātad mums ir jāveido, katrs šeit mēs atrodam 5 cilvēciņus, kuri mums nopirks vismaz par 6 ballītēm, ja, tātad, vai 10 ballītēm. Es teiktu tā, ka tie, kas grib uz biznesu, tie, kas grib pelnīt un ātri tikt uz augšu, tad ir jāiegādājas par 10 punktiem. Tātad, un uzreiz mēs reģistrējoties, tātad mums arī būs 10 punkti, ja, redz, kā zīmēt nemāku. Ja šeit būs 10 punkti, te būs 10 punkti, te būs 10 punkti, te būs 10 punkti un te būs 10 punkti. Cik mums kopā jau ir? Ja mēs tūlīt pastāstam 5 saviem draugiem, kur iegādājas par 10 punktiem, cik mums ir 60, ja, tad mēs visi kopā saskaitamies un uzreiz ir 60 punkti. Tātad 60. Ja, tātad, kur mums ir 60 punkti, mēs automātiski paši jau ir ar pirmajiem 5 cilvēkiem, ko mēs uzaicinām par 10 punktiem, mums jau ir kopā 60 punkti, un mēs jau esam kurā līmenī? 15. Ja, ir tā. Automātiski. Ja, un mēs jau pirmajā pasūtījumā mēs jau saņemam 5% no mūsu cilvēkiem, jo mums jau ir nevis 10, bet 15. Ja? Un tas ir uzreiz nauda. Un uzreiz mums ir bonusi, ko nākošajā pirkumā mēs jau varam izmantot nākošajā mēnesī. Jau nemaz nesasniedzot 2. mēnesi, mēs jau esam 1. mēnesī. Jā, tātad, ja mēs šomēnes reģistrējam cilvēkus ar 10 ballēm, mūsu visas ballītes skaitās un ir automātiski, viss notiek automātiski. Un tas ir visforšākais, kas ir mūsu kompānijā. Ka mums automātiski viss saskaitās, mēs automātiski uzreiz uz sitienu mēs esam jau lielajā ja, tātad augstāk mēs tiekam. Un ja katrs viņš tagad pa 5 cilvēkiem, iedomājieties, kas notiek, mēs jau esam 2 dienu laikā, mēs 3 dienu laikā varam būt par līderiem un vairāk.
Ja mēs izejam šādi. Protams, pēc mārketinga mums ir 2 balles, un ko es tur stāstīju, un 6 balles, lai mums nav piegāde, bet ja cilvēks iet un ja mēs gribam uz bonusiem iet, uz biznesu pelnīšanu, tad šādi ir visefektīgākais, un tā arī tālāk arī cilvēkiem jāsaka, jo mums tos 5 līderus tomēr vajag arī tālāk tikt. Protams, ir jābūt klientam, jo katram šeit, kā būs līderis, viņam vajag blakus apjomu te, ja? Šitam arī vajag blakus apjomu, bet tā katra summiņa no viņa mēs saņemam bonusā plusā, un tie klienti ar mums iet plusā. Tas ir domāts tikai tā, lai mums ir līderi, lai mums ir šie 5 līderi katram apakšā un pirmajā rindā, katram ir jābūt tikai pirmajā rindā. Mēs nerakstam, neveidojam nekādu citu veidu, kā citās kompānijās, un nedrīkst darīt, es teiktu, strikti nedrīkst taisīt mākslīgus līderus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka nebūs šie blakus apjomi, lēnāk, bet pamatīgāk, kā es saku, bet nebūs apjomi, kas ir vajadzīgi pēc tam. Mēs līderus varam uztaisīt gan paši, vieni paši bez cilvēkiem, jo to var darīt, ja? Paši pērkam produktus, sasniedzam 33%. Mums ir klienti, kas to vēlas, kāpēc nē, viņam struktūra apakšā nav, bet no viņa jūs kā līderis nesaņemsiet neko. Ja viņš ir līderis un jūs esat līderi, ja mēs aizējam līdz līderiem, ja? Bet vajadzīgs šo te blakus apjomu arī šiem līderiem, tiem, kam ir, protams, cilvēki. Ir, kā es saku, ir klienti, kuri grib šo atlaidi dabūt, un viņš priekš sevis pērk. Ok, bet jums tas īstenībā pašiem mums nav tas izdevīgi. Lai cilvēks pērk, ja? Bet nebūs tas blakus apjoms, jo no viņa neskaitīsies. Bet tur tā lieta. Ja mums ir apakšā līderis, mēs sasniedzam, pieņemsim 5 līderus, kuri tikai paši sasnieguši. Un nav šī te blakus apjoma nevienam. Mēs nesaņemam neko. Ir jābūt cilvēkiem blakus apjoms. Ir jābūt cilvēkiem apakšā. Tāpēc klienti ir klienti, tiem ir jābūt, lai šis būtu blakus apjoms, bet tie par līderiem es teiktu tā, ka tie, kas strādā, kas grib saņemt naudu. Jo pēc tam iesaistot cilvēkus, jeb mākslīgi izveidot cilvēkus, kurus ir, pazīstamus mēs pierunājam, sarunājam, tu man iedod atļauju, es parakstu tevi un es ar savu naudu nopērku un sasniedzu šo līderi. Tikai tāpēc, ka mums ir. Un kas tālāk notiek? Nekas. Ja viņš nestrādā. Ja ne tev ir labi, nevienam citam. Tikai tā plikā atlaide. Arī tāds variants, protams, ir katram sava izvēle, bet es runāju par to, tad, kad mēs gribam šo naudu, un kurš negrib naudu. Mazāk vai vairāk mēs varam. Bet ja mēs ejam automātiski tā, kā ir sistēmā izveidots, tā kā ir pamatā ir ielikts, tikai ar cilvēku uzaicināšanu un tikai tad, kad viņš to grib un cik viņš grib. Lai ir lēnāk, lai ir pamatīgāk. Protams, mēs koriģējam to ko mēs varam, kā dzēšās gan, koriģējam ballītes un koriģējam, tas ir kaut kas savādāks, bet tad, kad mēs taisam lielos statusus, netaisam gan, es tas ļoti, ļoti iesaku, jo tas nav izdevīgi. Tāpat kā tad, kad mums ir apakšā cilvēciņi, tad apakšā mums ir apakšā daudzas struktūras, mēs esam parakstījuši cilvēkus,
mums ir pieņemsim 21%, nevar jau uzrakstīt, tātad 21%, jā, sapratīsiet. Un apakšā mums ir pieņemsim 15%. Mēs saņemam starpības, jā, tātad no 21 atņem 15, jā, mēs saņemam procentuālo starpību bonusā no katra cilvēka. No šīs te pirmās līnijas, visi, kas iet apakšā, viņiem no katra cilvēciņa, bet skaitās procenti tikai no pirmās līnijas. Saprotat, kā tas ir? Pirmajā līnijā, ja viņam ir pašam 15%, zem viņas apakšā saņemsim arī 15% to starpību no tiem pārējiem cilvēkiem. Mums nav tā, ka apakšā būs pieņemsim 10%, mēs no viņa apakšējā saņemsim vairāk. Nav tā. Mēs saņemam tikai šo te. Tie, kas viss apakšā. Viņa apakšējā viņu ceļ automātiski augšā, un viņš automātiski palielina savus procentus. Ja? Tad apakšējie visi mūs skaitās kopā, un mēs ātrāk tiekam uz augšu. Bet naudu, procentus, bonusus mēs saņemam tikai no pirmās līnijas cilvēkiem, kopā ar viņu cilvēkiem. Vai tagad ir skaidrs, ja es te tā kaut ko runāju un meitenes mīļās? Atbildam man kāds kaut ko. Jo gribās, lai jūs saprotat. Tas patreiz iet pa pirmā mārketinga daļu. Jā, Pa tas ir pirmais. līderiem būs otrā daļa. Otrā daļā tas ir pavisam savādāk, jā. Bet pirmajā daļā mēs esam šādi, kad ir jāsaprot tikai, kad ir šī te pirmā līnija, tas, cik tālu viņš sasniedz to starpības mēs saņemam. Jauns cilvēks piereģistrēsies, mums būs, protams, šī te lielā bonusa. Ja, tad pa pirmo līniju mēs saņemsim, mums ir 33, ja, un tie apakšā viņš nopērk, kā es saku, par 10, viņam ir 10%, bet mēs saņem cik? 23% no viņa automātiski jau no pirmā pasūtījuma. Ja viņš saņem līdz tiem 10%, mēs saņemam 33% no jaunajiem cilvēkiem bez kādiem vēl tur apakšā. Ja? Un tad, kad viņš tālāk iet un viņš apakšā paraksta nākošo cilvēku, viņš automātiski ceļās uz augšu. Būs jau 15%. Tad jau būs lielāka starpība starp to, ko mēs saņemsim no tā pirmā cilvēka. Ja, jo ļoti daudz man tā jautā, vai tad ir tās starpības no apakšējā. Apakšējā man ir 10, man ir pašai 15, apakšā ir 10. Cik es, piemēram, saņemšu? Es saņemšu tikai to summu starpību no tā pirmā cilvēka, no tā pirmā līnijas. Tas nekas, ka viņam apakšā ir 10. Bet no tām ballītēm mēs saņemam šo te starpību. Tas ir pats interesants. No jaunā cilvēka saņem vislielāko summu, tas, kas tikko piereģistrējies, tur 3 cipari sanāk. Jā, 3 cipari, jo no katras stadijas līdz 2 ballēm vienu summu, līdz 10 ballēm vēl vienu summu, un tālāk, ja ir kaut vai 0,02, cik tur aiz komata, mēs par tiem atkal saņemam trešo summu. Jo nekad jau mēs 10 balles, jau nekad tā uz 0 mēs nav. Mums vienmēr ir kaut kas pāri. Un tāpēc pa katru to līniju mēs saņemam tos dažādos bonusus. Ja, katru to summu un plusā, un iznāk diezgan smuki. Ja, saskaitās, un tā no katra. Bet es gribu pateikt to, ka ir tā kopējā summa jau ir tikai no tās pirmās līnijas. Ja apakšā viņš ir nopircis pa 6 ballēm, tad no tām 6 ballēm mēs saņemsim augšējā sponsora procentālo starpību. Tur tas ir foršais knifiņš. Un iznāk tāpēc diezgan labas naudas. Ja? Jo mēs no katra apakšējā, vienalga, cik viņam tur ir apakšā, ja? Mēs saņemam.
tad, kad mēs esam jau, redz kā, tad, kad jau ir no līderiem, tad mēs no līderiem, līderis zem līdera, blakus, ir, tātad mēs esam līderi, nezīmē vairs nekas. Tātad mēs esam līderis, tad 33% nerakstājas, nemāk ar pirkstu uzrakstīt, piedodiet. Es stāstu, bet jūs klausieties. Tas nekas, ka es te ķēpājos. Tad, un apakšā mums ir vairāki cilvēki ar dažādiem procentāliem, bet viens mums ir, pieņemsim, līderis ar savu grupu. Un viņam ir 33. No viņa paša mēs nesaņemam, bet saņemam no kopējās grupas. Cik, Guntiņ? Mēs saņemam 7% no pirmā līmeņa, no otrā 5, no trešā 2. Un ir tikai 3 līmeņi. Bet tur ir tā starpība, un tas ir tas, ka mums vajadzīgs, lai mēs saņemtu vairāk naudu, mums tāpēc ir vajadzīgs šis te blakus apjoms. Jo no līdera, kas ir pirmajā līmenī, mums ir 7%, no viņas grupas, kas ir apakšā, no otrā līmeņa mēs 5% un trešā līmenī 2%. Kopā visus saskaitam. Un tad, bet ja mums būs tikai viena līderi, tad mums tur nekas īpaši nesanāks. Tāpēc ir vajadzīgs šīs te gan tās papildu balvas ir izveidotas, lai būtu vairāk naudas, starp citu, jo mēs no tiem papildus cilvēkiem bez līderiem, kas ir tur apakšā citi zemāki procenti, no tās mēs saņemam atkal starpības un ir vēl plusā tā nauda. Un tur ir, kā zinām, tur ir lieli procenti mums iznāk. 13, 12, 6, 8 un visādi, vai 33 pieņemsim, ja mēs esam līderi. Bet tas ir vajadzīgs. Un tāpēc viņi ir tā izveidojuši, kāpēc ir vajadzīgs tie blakus 60 punkti, lai saņemtu lielāku naudu. Un lai vairāk mēs iesaistītu klientus, lai vairāk iesaistītu mēs cilvēkus stāstītu par mūsu produktu. Tā kā tāds, interesants variants, kad it kā mēs ar cilvēkiem, un kā zinām, kā jau mēs iepriekš runājām par to, kad par tirgošanu kā tādu. Kā zinām, mums ir ekstrakti. Mums tāpēc nav arī izdevīgi tirgot. Protams, ja kāds grib, kā es saku, pie Rīglas ķerās un būs tagad, un man tikai vajag to vienu pudeli, protams, mēs viņam pārdodam par klienta cenu, nevis par savu cenu, vai 20% atlaidi, bet par klientu cenu. Tas ir strikti, kā zinām. Bet tas būs vienu reizi un nekā tur nebūs. Protams, tā ir arī papildus nauda, bet neiespringstam, jo tā lielākā nauda ir tomēr mūsu bonusos un diezgan mums tomēr saprotams lieli procenti, salīdzinoši ar to visu pārējo, kas apkārt citās kompānijās. Jo mums ir mazas balles, ir vajadzīgs tā apstiprināšanai vai vispār nav vajadzīgs uzaicina cilvēkus un tev nav jāiegulda nauda. Nav mums vajadzīgi pilna māja ar produktiem, lai mēs apstiprinātu savus procentus katru mēnesi, Mums viņi tāpat ir tā vairāk tie produkti, jo mums par tām dāvanām runājot, ka mēs katrā pasūtījumā, nevis vienreiz mēnesī vai vienreiz gadā vai kvartālā vai kaut kad, tad mēs katrā pasūtījumā mums ir papildus pa brīvu produktu, un tāpēc arī šī te ekonomija iznāk, ja mēs pasūtam pa šīm te 6 ballēm, mums ir cik 6 dāvanas. 6 dāvanas pirmajā, otrajā pasūtījumā mums ir 4 dāvanas parastajā akcijā, tad, kur mums ir 5 produkti. Jaunajam vēl klāt nāk produktu, ko mēs varam kvalitatīvi izvēlēties.
Šobrīd vispār ir mūsu pamatpulveris, kurš jaunajiem cilvēkiem vesels kilograms. Ja, kur mums šobrīd Proteks ir dāvanā kapsulās, kur mums ir kvalitatīvs produkts, ko mēs pavasarī varam sevi aizsargāt pa brīvu. Ja, kur mēs nopērkam sev, ko mums tiešām vajag mājās, 3-4 produktus, un vēl papildus mēs dabūnam gan kvalitatīvs produkts un katrā pasūtījumā. Un tas arī cilvēkam jāpastāsta, ka nav tikai tā, plus vēl nāk mums akcijas, protams, kā zinām, dzimšanas dienās mums nāk dāvanas, mums nāk mums papildu produkts arī spec akcijās, ko mums veido augšējie sponsori, vai paši mēs veidojam, vai kā mums atkal kāds produkts nāk klāt, ko mēs gribam. Ja mēs gribam, mums nav nekas uzspiests, un tas arī ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs, ja negrib, tas nekas nav obligāti jādara. Ja negrib, nedaram, nepelnam, ja? Gribam sev tikai produktu, lūdzu, bet tai pašā laikā mēs, kas uzaicināsim, mēs dabūsim bonusus un mums būs šī te nauda. Un kvalitatīvi ir tas, ka mums ir šīs te kartes, ka mums nav paciņās vai kaut kur vai kaut kas jāizdomā vēl tur. Neskur jāved un vai nezinu, kas jādara to naudu. Jākārtā ar to bonusu vai produktā mēs dabūnam kā citās kompānijās. Ja, vai tikai ar šo bonusu naudu mēs varam tikai iegādāties produktu. Mums tā nav. Mēs varam gan produktu iegādāties, gan šos bonusus saņemot, šo naudiņu saņemot. Mēs varam sev mājās maizi nopirkt vai samaksāt par elektrību. Un tas arī ļoti, ļoti svarīgi arī cilvēkiem, kuriem tiešām ir vajadzīgi šie papildus ienākumi. Vēl papildus, ja, kā mēs varam ekonomēt, kā mēs varam cilvēkam to pastāstīt un parādīt. Nu tā. Nu apmēram tas tā gribējā šodien par to pastāstīt. Varbūt ir jautājumi, varbūt mēs varam arī vēl kaut ko parunāt, ko dziļāk. Ko es te ne tā. Ko mēs. Bet nedzēšās. Tā to pamatu, lai mēs saprotam. To pamatu, tikai pamatu. Nākošā reizītē mēs runāsim par otro daļu. Tur ir smalkāk, drusku savādāk. Jā, tur dziļāk. Mēs to varam smalkāk iziet, bet galvenais ir jāsaprot šis te pamats, šie te pamata procenti un pamata, kā tas notiek. Tātad es ieteiktu, kā es teiktu, tā, tad ir, ka mēs aicinam cilvēkus un stāstam par to, kad ir, protams, ir produkts, protams, bez produkta nekāda bonusi nebūs, ja, tad tāpat kā jebkurā internetu veikalā, jebkurā veikalā, ja produktu nepērk, nevienam nekādas ienākumi nav. Ja, tad ir jābūt produktam. Tas ir pamatā. Jā, mēs par to stāstam, par to mēs runājam. Bet arī tā pašā laikā, kad mums šī te ir tā bonusu došana, ka mums ir atlīdzība par to, ka mēs izstāstam cilvēkam un viņš ienāk mūsu internetu veikalā un viņš iegādājas šo produktu. Mums, kā zinām, mēs esam daudz internetu veikalos un ir daudzos veikalos, kā zinām, mums ir bonusi kartiņas, kur mēs vācam ballītes, kur mēs vācam un kaut kad mums kaut ko drusku no atlaides iedod. Ja? Tad šeit mums tad ir, mēs esam miljonāri. Par to salīdzinot ar šo te internetu veikalu, kā citi veido. Jā, tad šeit ir ļoti, ļoti lielas atlaides, ļoti, ļoti daudz mēs varam iekonomēt. Un šobrīd tas ir cilvēkam tomēr ļoti, ļoti pirmām kārtām. Viss ir dārgs un būs vēl dārgāks. Ja? Nu tas tā. Nu tālūk. Vai ir jautājumi? Notiek.
Kā tad?